Mēs visi zinām, ka par OIK mēs maksājām, mēs kā patērētāji, kā vienkārši fiziskas personas no 2008. līdz 2023. Bet gadījumā, ja izrādīsies, ka Latvenergo vai citur nevarēs dabūt nemaz datus par to, cik katrs ir maksājis visā šajā periodā, kas tad notiks? Es domāju, ka no 2015. gada 1. augusta līdz 2023. gadam nebūs nekādas problēmas, tāpēc, ka tas parādījās rēķinos. Savukārt no 2008. gada līdz 2015. gadam to varēs izsacināt no tarifā, rēķinot to kopā ar noteiktiem koeficientiem. Tātad esam runājuši ar ekonomistiem, to var izdarīt. Cilvēki arī sagaidot, potenciāli saņemt kaut kādu naudas kompensāciju, viņi arī prasa, kāpēc tad jūs neņemat no manis bankas kontus, kuru to pārskaitīt. Kāpēc šīs nav vajadzīgs pagaidām? Tāpēc, ka mēs arī sekojam līdzi Patērētiesību aizsardzības centra paziņojumiem, policijas paziņojumiem attiecībā par to, kad uzdarbojas krāpnieki, kur pieprasa informāciju no cilvēkiem par bankām, par viņu kontiem un pēc tam izrīkojas pretiesiski. Tātad mūsu gadījumā, tad, kad būs pozitīvs rezultāts, un es ticu, ka viņš būs, tad arī prasīs jūs informāciju. Šobrīd šādu informāciju prasīt par ātru.